Ierakstīsim arī tiem, kas rakstīja, es esmu koncertā. Nevarēšu zīmēt, varēs zīmēt atsevišķi, jā. Jā, labvakar, labvakar, labvakar. Jā, nu lūk, nē, tad ko mēs varētu sagatavot? Mēs sagatavosim vismaz vienu A4 formāta zīmēšanas lapu. Un būtu jauki, ja arī jums būtu marķieri, krāsainie zīmuļi vai flomasteri. Jā, vairāk ar nekas mums īsti nebūs šodien vajadzīgs. Pavasarīgs sveiciens no Norvēģijas, jā, paldies, Iveta. Vai jums arī tur ir tāds pats foršs laiks kā mums? Palēkā migla, bijās visu laiku ar saules stariem, fantastiskiem un vienkārši burvīgi. Mums putni jūg prātā, vai ne? Jo šobrīd jā, jā, jo šīs te putnu stāsts man vispār patīk dzīvot ar dabu vienā ritmā, un tad, kad gaiputni sāk parādīties pāri manai sētai, tad ir tas viens posms, un tad, kad es sāku redzēt putnus pa divi, tad jau ir atkal tas jaunais posms, kad viss ir noformējies, viss ir tā kā nostājies savās vietās, katrs ir atradis savu vietiņu, un tad nu tagad dēstās olas. Tātad šodien mēs arī pazīmēsim par olām un par šķilšanos. Svarīgākais ir tas, kad mums ir beidzot jātiek ārā no tiem saviem, no tām savām čaumalām, kuras mēs paši esam tīši netīši aiz mīlestības vai naidu uzlikuši. Jo tas ir vienkārši tikai automātiski, ka mēs mazāk velkam mugurā kaut ko, vai ne? Un pēc iespējas jau sākam kaut kā uzpucēties, varbūt kaut ko foršāk. Tātad kaut ko skaistu, kaut ko citu vilkt mugurā, ja? Un tās ziemas drēbes, viņas lēnā garā arī iet otrā plānā. Jā, tad es aicināšu arī jūs visu laiku pievaktēt, lai mikrofons nav ieslēgts, jo man nebūs neviens palīgs šobrīd, kas man varēs palīdzēt nokoordinēt šo te mikrofonu atslēgšanu. Bet, ja ir kāds jautājums, tad, protams, ar forši, kad ieslēgt mikrofonu un pajautāt, un tad atkal to mikrofonu izslēgt ārā. Jā, un, protams, chatiņš pats pa sevi jau ir vienmēr pieejams. Nu tā, kādas 6 minūtes, varbūt vēl kādas 4 minūtītes pagaidīsim, bet mēs jau varētu pamazām sākt darboties. Un tātad es esmu nosaukuši šo meistarklasi par izšķilties. Un šis nosaukums radās no tā, kad es prātoju par domu, kad mēs esam tik ļoti izveidojuši kaut kādas aizsardzības, dažādas barjeras, kuras mēs uzskatām par tādām aizsardzības bruņām. Ja? Tad, ja man ir kaut ko, es tik ļoti gribu tur aizbraukt tur un tur, piemēram, bet tā kā man nav tādas, un es nerunāju angļu valodā, tad līdz ar to es minstinos, un man ir kaut kādas, kāpēc es to nedaru. Ja? Visādas latviski runājot, tad maskas, ja? Dažādas iemesli, kāpēc es kaut ko varu nedarīt. Un paldies Ritai, kad viņa atsūtīja man to bildi, kur tā čaumala un tur vidū kāds ir skaitījis dienas, ja? Dienas, cik ilgi viņš tur ir iekšā, tad varbūt ir, lai šodien top šis mirklis, kad tā pēdējā svītriņa ir nosvitrota un mēs varam izšķilties ārā. Izšķilties ārpus tā sevis radīto dažādu šķēršļu un dažādu aizsargu barjeru veidošanā. Un ir tāds, piemēram, vistai inkubācijas laiks ir 21 minūte. Un es gribētu tieši no šī mirkļa
un sākt skaitīt šīs 21 minūtes. Lai mēs varētu tā svētsvinīgi pēc šīm 21 minūtes pārtapt un izšķilties tā kā tādā jaunā versijā. Bet, lai mēs būtu no kā šķilties, tad mums vajadzēs sagatavot materiālu. Un tad, nu, jā, ja kāds pievienosies, tad pats vainīgs varēs skatīties ierakstā. Uz maz mirklīt es pazudīšu, lai es varētu pārformēties uz lapu. Un, jā, tā tad mēs ko no sākuma darīsim? Mums ir lapa, kuru būs tāds maziņš rēbusiņš, bet ceru, ka jums izdosies. Mēs lapu tātad salocīsim 3 daļās. Jā, tātad šādi. 3 daļās, pēc iespējas trāpiet vienādi. Tātad lapu salokam 3, ja? 3 daļās. Lapu salokam 3 daļās. Ja kādam ir lineāls, protams, var izmērīt, bet, nu, neirografikā jau pēc iespējas labi ir, kad mēs tā uz aci. Un tagad mums ir izveidojies tāds, ja, tā kā tāda kartiņa, ja, šāda. Un tagad mēs ārējām malām uz āru atlocīsim vēl vienu uz vienu pusi, otru uz otru pusi. Un kas mums tagad sanāk? Tātad mums sanāk tā, ka mums bija salocīta lapa šādi, ja? Tātad kā grāmatiņa, un tagad tās ārējās malas mēs salocījām uz pusēm, un mums atvērās šādi. Vai visiem izdodas? Viņi tevi redzu, jā. Ja kādam vēl vajag vēlreiz atrādīt, tad varbūt vēl vienreizīt. Tātad, ja? Lapu salokam no sākuma tā kā 3 daļās, atveram viņu vaļā un šādi vēl katru ārējo malu sadalām atlocam uz pusēm, un mums izveidojās šeit priekšā šāds te veidojums. Domāju, ka nav pārāk sarežģīti. Un tad šo te veidojumu mēs tagad noliksim uz mazu mirklīti malā un paņemsim lapu, uz kuras mēs pierakstīsim. Tātad mūsu šīs dienas nosaukums ir izšķilties, ja? Un ja jau mums vajag izšķilties, tad mums ir kaut kas iekšpusē un kaut kas ārpusē. Un es tagad uzņemšu laiku 1 minūti, lai mēs varētu, tikai atradīšu no sākuma, kuras esmu nolikusi pulksteni, viņš vienmēr maina vietu. 1 minūti, un mēs rakstīsim to, kas jums ir šobrīd aktuāls, kādas tēmas vai kādas vēlmes, ja? Tīri pašas vēlmes. Kādas tev ir šobrīd vēlmes? Ko tu gribētu realizēt? Vai tas būtu, es nezinu, veselības fizisks kāds plāns, vai tas būtu kaut kas savādāks? Visas vēlmes, kas tev nāks prātā minūtes laikā. Jebkuras vēlmes. Un tad, nu, es uzņemšu šo laiku un aiziet. Rakstam vienkārši atslēgas vārdus. Atslēgas vārdus tas ir nevis garus teikumus, bet vienkārši vārdiņu un aiziet. Minūte. Vēlmes uz šo brīdi.
Un stop. Un tad mums sanāk, jūs pat varat saskaitīt, cik jums sanāca, vai šīs vēlmes ir pietiekami daudz. Man ir 12. Nu, vismaz septiņas būtu ideāli, ja jums, ja 14 līga ir 14. Jā, cerams, ka jums ir sanākušas vairāk par, jā, kādas jums ir tās versijas, varbūt kāds var ierakstīt vēl čatiņā. Arī 14 šobrīd izvirzās priekšplānā kā labākais skaitlis vēlmju 12, 10. Forši. Jā, jauki. Uh, un tagad mums ir, es atkal dāca 13. Tātad ārpus tā kvadrāta, kaut kāda kvadrāta, mums ir tās lietas, kuras mums ir traucējošas. Tātad, ja šeit bija vairāk tāda pozitīva formāta, kādas man ir vēlmes, tad šeit ārpusē mēs viņus varētu nosaukt par šķēršļiem. Bet tie nevienmēr ir šķēršļi, tās ir varbūt kaut kādas pozīcijas, kas traucē, vienkārši kas nāk prātā negatīvs, kas traucē šīs vēlmes realizēt. Un atkal es uzņemšu minūti laika, lai mēs varētu apkārt ap šo vienkārši rakstat, nu tā nav absolūti brīvi, kuri trāpās. Tad, minūte šķēršļi, kas traucē šīs vēlmes realizēt, viss, kas nāk prātā. Te var būt pat kaimiņiene un politiskās kaut kādas visādas lietas, kas neskar jūs personīgi. Tad, aiziet, kas nāks prātā. Un stop. Un tagad atkal varam paskaidrot, cik jums sanāca tās atslēgas vārdi, kas bija tā kā negatīvie vai šķēršļi. Manā gadījumā brīvība šeit bija kā pirmais, ja, un pirmais šķērslis ir man pārāk lielā brīvība saistībā ar manām vēlmēm nepiepildītajām. 15. Varu secināt, ka savas ritai 5. Forši, tev vēlmes ir vairāk un tie šķēršļi tev vieglāk pārvarēt šķēršļus nekā 5, 9, 11, nekā man, kad man ir šķēršļi vairāk un vēlmes ir mazāk, dacei 6. Jo droši vien, ka šeit jo mazāk šķēršļi, jo labāk tā kā. Bet, nevienmēr. Lūk, ļoti jauki. Tad mēs esam aktivizējuši tagad šo te čaumalu. Un čaumala sastāv tātad no šiem te 15, manā gadījumā 15, bet jūsu gadījumā šie te atslēgas vārdi, kas ir apkārt ap šo te iekšējo vēlmju kvadrātu. Un mēs tagad ņemsim šo te mūsu skaisto veidojumu. Un skaistajam veidojumam pa vidu es ieteiktu ņemt tādu biezāku marķieri, ne absolūti smalku, jo meistarklases laikā, lai mēs varam paspēt izkrāsot, noapaļot. Un tā tad šajā atvērums, ja, man ir šeit, un es uzzīmēšu pēc iespējas, cik vien man sanāk vai zīmējums atļauj olu. Olas formu. Olas forma, tā ir mūsu aizsardzība no vienas puses, ja? Tātad man šeit ir šis te atvērums un olu pa vidu. Un šeit pa vidu tātad izzīmējam olu
uzzīmējam olu tādu un neirograficējam. Uzreiz neirograficējam tātad, lai šī ola nav tik ļoti stingra, bet lai viņa ir dzīva un pulsējoša. Jo šajā olā, šajā manā burbulī, manā iekšējās pasaules burbulī, man ir kaut kādas vēlmes, ja, ko es nu pat uzrakstīju šajā te skaistajā vēlmju sarakstā. Un tāpēc es šeit, piemēram, man ir 12 vēlmes, es iezīmēšu kaut kur absolūti brīvi uz dūlo izvēloties kaut kādu skaitu šīs te vēlmes, kuras es izzīmēju. Man tur bija 12. Es uzzīmēšu 13. kaut kādu nezināmo vēlmu priekš sevis. Un šobrīd mēs veltīsim nedaudz laiku, lai mēs savienotu šajā te mūsu krāsainajā, nu nevis krāsainajā, bet šajā te iekšējās iekšpusītē, tā olas iekšpusē, šo te visas vēlmes. Ja jūs vēlties, jūs, protams, varat parakstīt, ja? Tātad, ka tas katrs laukumiņš var nozīmēt vienu no jūsu izvēlētajām vēlmēm. Un ar neirografikas līnijas palīdzību mēs viņas savienojam, lai viss mums izveidojas kompozīcija. Tātad, lai mūsu olā, mūsu iekšējā burbulī, katram ir kaut kāds savas robežas, kas vienam ir vienkārši ceļot, tas priekš manis, ja, ir kaut kas īpašs. Citam ir laukos aizbraukt uz laukiem, ir kaut kas īpašs. Man tas liekas absolūti vienkārši, parasta dzīve, ja. Es braucu uz pilsētu un tad eju kafejnīcā dzert kafiju, ja. Tas man liekas ārkārtīgi kaut kas īpašs. Un tātad mēs savienojam visas savas vēlmes šeit, šajā te iekšējā olā un nopaļojam, protams. Tātad... Šobrīd Kristīnai Sīlē iet bezmaksas neirografikas meistarklases, es tajā piedalos. Jā, pagad, Kristīnī, tev iet skaļumā viss tas, ko tu dari. Es nevaru ātrumā atrast. Piedod, es nomutēšu. Jā, tagad ir labi. Jā, tātad mēs savienojam šīs te vēlmes, un, protams, tās figūras var būt viena otrā iekšā. Viņas var būt visa lielāka, mazāka. Šeit ir absolūti brīvi, kā jums tīk. Svarīgi, kad jūs šeit ieliekat savu enerģiju. Ieliekt savu enerģiju, tās ir līnijas. Tās ir līnijas, kas savieno visu vienā lielā, skaistā neironu savienojumā, šo te iekšējo burbuli. Un es, piemēram, esmu iedomājusies, ka angļu valodu var mācīties tikai tā un šitā, ja? Nu, tas man neizdodas, un tāpēc man kaut kas visu laiku kaut kādi stoperi notiek. Vai es tur vēlos uztaisīt remontu vienā ēkā, bet es visu laiku nevaru atrast nevienu, kas man var palīdzēt izprast, kā tas ir. Ne tiem cilvēkiem jautāju. Un tā mums noteikti daudziem ir kaut kādas ļoti skaistas vēlmes, kuras mēs ik pa laikam, nevis ik pa laikam, bet ļoti ilgi nevaram realizēt, tāpēc, ka mums ir kaut kādi aizspriedumi, kaut kādi stereotipi, kaut kādas bailes, emocionālie bloki vai psihiskie bloki, vai tur vēl visādi savādāki, kaut kādas atmiņas un vēl kas nē. Un tā mūsu tajā skaistajā, varenajā iekšējā pasaulē, burbulī, visu laiku mīt tās vēlmes, un viņas nekādīgi nevar neko ar viņām izdarīt. Un protams, ka šai olai ir šī čaumala, un šī čaumala kļūst arvien biezāka un biezāka.
Un tad mēs atļausim šajā te no šī mirkļa, tātad 4, 1 figūras un fons, mēs ielaidīsim šo savu olu šajā te tālāk, plašāk. Atļausim izripot, ja tā tīri ar neirografikas līnijas palīdzību, atļausim izripot tai olai pasaulē. Būtu ļoti jauki, ja mēs, piemēram, būtu šobrīd kopā, mēs varētu savilkt, ja šīs te olas, olu ballīti uztaisīt. Jā. Tad, kad ola ir izlolota un visas šīs mūsu vēlmes ir izlolotas, mēs viņu varam laist pasaulē. Un laist pasaulē, tas nozīmē ar neirografikas palīdzību iekļausim viņu šajā te fonā, kas mums ir tā mazā daļiņa. Un, kā jūs zinat, jo vairāk līnijas, jo kvalitatīvāks darbs un visādi savādāk. Jā. Un mēs pasauksim palīgā arī krāsas, lai atdzīvinātu šo te uzdrīkstēšanos. Tad krāsas iedod siltumu vai iedod nokrāsu. Un mēs veidosim, zināms, tad dvēseli runāts ar krāsām. Ja? Un viņa sāk sildīt mūsu vareno olu, kas ir gatava piedzimt, kas ir gatava šķilties. Un tāpēc mēs ar krāsu palīdzību šobrīd atļausim pēc iespējas plašāk, tādām plašām figūras, ja? Ne plašas figūras veidosim ar krāsu, lai mums izveidojās ļoti krāšņa, skaista, krāsaina ola. Ja? Krāsosim olas. Jā. Pavasara saulgrieži jau ir notikuši, es jau esmu savu daļu olas sakrāsojusi. Kas kristīgās lieldienas gaida, tad tie, protams, olas krāsos vēlāk. Bet būs jau šīs te vēlmju ola jau būs izkrāsota. Mhm. Protams, ola nebeidzās tikai ar viņas čaumaliņu, bet viņa tiecas arī tālāk ārpus savām robežām. Atceries, ka balta krāsa arī ir krāsa, un tagad balts olas vispār gandrīz nav iespējams nopirkt, ja tikai speciāli. Tāpēc arī daudz baltas krāsas noteikti noderēs. Mhm. Un kā jau es teicu, tad vistas olai inkubācijas laiks ir 21 minūte. Un 21 arī ir šis skaitlis, kad diezgan var iziet. Ja, tad, ja tu 21 dienu kaut ko labu dari, tad tas tā kā ierakstās smadzenēs un ir vieglāk. Ja tās pirmās 21 dienu parasti ir visgrūtākā, lai pārkārtotos uz jaunu kārtību. Ir ļoti daudz prakses, ja, kur tieši ar 21 dienu kaut kādā veidā kaut ko mēs pārkārtojam savā pasaulē. Un redz, tieši tad jums ir vēl 1 minūtīte, lai jūs varētu pabeigt īpaši tās krāsā. Un tajā mirklītī
Jā. Tā tad, ko tas nozīmē? Šī te, šoreiz mēs simboliski ņēmām šīs 21 minūti ar tādu domu, ka mums vajag nobriest. Nobriest, tātad mēs nofiksējam ar to, ka man ir savas čaumalas, sava šī te aizsargs lānītis, kurš man visu laiku ir sargājis, lai es, varbūt neizdarītu kaut ko lieku vai neizdarītu vēl kā savādāk. Bet ir pienācis mirklis, kad es drīkstu iziet ārpus savām robežām, es drīkstu skatīties uz lietām savādāk. Un to es ievēroju tieši šajās pēdējās dienās, kad visi runā, kad viss tik slikti, visādi tur trakie aspekti un tādas pārmaiņas un šādas pārmaiņas. Jā, tas ir tik fantastiski, ka es varu skatīties uz citām uz lietām pilnīgi savādāk. Un lai nu tas tagad tāds triumfiāls, ja, man te nav nekādi bungas es varētu uzsist kādas bungas, bet triumfiāli mēs varētu darīt tā, ka tu tā kā saņemies, tā kā iekšēji pilnīgi, jā, visas esmu gatava šķilties un rasties, un mēs skaisti atveram šo te vārtiņus vaļā. Un čaumaliņa mūsu saplīst, un mums atverās absolūti fantastisks, balts portāls starp šīm te tātad čaumaliņas, saplīst ola, un tur pa vidu izrādās ir absolūti balts ekrāns. Tadām! Un šajā baltajā ekrānā mēs varam viņu piepildīt tieši tādu, kādu mēs viņu vēlamies. Pirmkārt, kādas ir sajūtas, kad tu atver šos te vārtiņus. Tātad šī te ola, viņa ir atplīsusi un izrādās, ka šeit ir daudz brīvas vietas. Man tāda svinīguma sajūta izveidojās. Lūk, un tagad mēs mēs atļaujamies veidot jaunu stāstu par sevi. Un mēs veidosim neirografikas līnijas, kā tu zini, līnija tur, kur mēs viņu negaidām redzēt. Un no vienas un no otras puses veidosim līnijas. No vienas puses, no otras. Un kas šeit notiek? Man bija kaut kāda vēlme. Un piemēram, viena no vēlmēm es gribu būt vesela. Bet priekš kam man tā veselība? Ko es gribu izdarīt? Mēs tagad mēģināsim ar līniju palīdzību veidot jaunas figūras no mūsu vēlmēm. Paskatīties, kas īstenībā stāv aiz tās manas vēlmes, ko es biju ilgi te lolojusi un ņēmusies. Man tik svarīgi ir tur, es nezinu, jaunas idejas, ja? Man trūkst jaunas idejas, un es nekādīgi nevaru izdomāt, kas tieši tas ir. Bet kam man tās idejas vajag? Ko es ar viņām darīšu? Uzrakstīšu kādu storiju Instagramā. Kas ir? Kāds man būs labums? Kāds citiem būs labums no manis? Un mēģinam veidot līnijas tā, lai it kā savienotu šos te abus stāstus. Ja, tātad, kas slēpās aiz tās čaumaliņas? Kas te patiesībā iekšā manī bija? Un jau kaut kādas līnijas velkot, es ieraugu, ka man te veidojās figūra. Un šī te figūra, un es šo te figūru nofiksēju. Nofiksēju un lēni nopaļoju visu, kas notiek šīs figūras iekšpusē. Ko man šī figūra stāsta? Un man, piemēram, tajā vēlmi sarakstā bija daudz jauni projekti, idejas un tā. Un šeit man vienkārši nāk vārds ceļojums. Un es ierakstīšu. Tātad īstenībā tās jaunās idejas vai tie jaunie projekti, es vienkārši gribu ceļot. Un es varu sev atzīties to, kad man, piemēram, ir problēma, kad es
Man liekas, ka es tā pati ceļot nevaru. Vai nu vajag vai nu vadīt tur seminārus, vai braukt mācīties, bet nu, tā vienkārši ceļojumā braukt. Es pat neesmu nekad dzīvē bijusi, laikam vienreiz uz Indiju. Un es varu šeit atzīties, ka nē, man nevajag strādāt. Es vienkārši gribu ceļot. Un tas man ir nācis tagad. Piemēram, šī atklāsme man šobrīd tā notrīs viss augums. Jā, kas vēl manī ir slēpjās zem šīm te vēlmēm? Un es atkal pavilkšu, atrodu kādu līniju, atkal pavelku šīs te līnijas, kā nodoma atklāšanā, ja? Un šeit man pie tā ceļojuma, man veidojās vēl viena figūra. Un ko šī figūra priekš manis? Atkal man te tā angļu valoda, es ik pa laikam paskatos, ja, tajā savā vēlmju sarakstā, priekš kā man tad tā angļu valoda tur baigi vajag. Nav tā, ka angļu valoda būtu tā skaistākā valoda, nu, kas manā prātā liktos skaistākā valoda, ko mācīties, bet arvien vairāk un vairāk pie mums brauc dažādi ārzemju cilvēki, un tā ir tāda komfortablākā valoda, ar kuru sazināties. Paplašinājums. Un man nāk vienkārši vārds paplašinājums. Un uzreiz man parādās arī vēl viens vārds - bizness. Es nekad neuzskatu savu darbu, nu nekad neesmu uzskatījusi par biznesu, jo es nemāku tā biznesu veidot. Es varu visu kaut ko norganizēt, bet ja man kaut kas struktūrāli jāizdara, man nesanāk. Bet nu šoreiz es tātad ceļojums, paplašinājums un bizness. Pati šobrīd man notirpa kājas, tā sabijos no šī vārda. No biznesa pasaule man vispār liekas tāda ļoti priekš manis sveša. Vērojiet, atļaujieties tajās līnijās ieraudzīt, skaties uz tām vēlmēm, ko tu tur biji savēlējies, un tagad, kad tā ola ir izšķīlusies, kas tad tas patiesībā ir, ko tu īstenībā vēlies? Kas stāv aiz tās tavas vēlmes? Kāpēc? Kāpēc tu gribi to, ko tu gribi? Ja? Kāpēc tu gribi būt vesela, piemēram? Vai kāpēc tu gribi būt skaista? Vai kāpēc tu gribi dzīvot kādā plašākā telpā? Man te ir arī vairākas reizes par to remontu un par revertiem, ja? Par savu māju. Un man atkal veidojas ļoti liela figūra vārdu miers. Miers. Jā. Es varu tā to remontu uztaisīt, šitā to remontu uztaisīt, bet patiesībā es gribu mieru. Mieru, priekš manis miers nav tā, ka tur viss klusiņām, ja? Priekš manis ir miera, man ir savu vīziju par šo vārdu, ko nozīmē miers. Tas ir, ka man nav jārūpējās par to, ka vai tur kaut kas aizsals, vai tur es vienkārši varēšu darīt, radīt un baudīt savu dzīvi, darot savas mīļas lietas. Šis miers, viņš man pilnīgi pat līdz asarām šobrīd tādā, pilnīgi sariesās acīs asaras no tā, cik tas būtu kaifīgi. Cik tas būtu vienkārši, es vienkārši varētu radīt savas lietas, ko es gribu, un nedomāt par sadzīviskām lietām. Vai tur būs augsti, vai tur būs karsti, vai tur visiem pietiks vietas, vai visi jutīsies komfortabli. Jā, cik skaisti. Miers un labsajūta. Labsajūta man veidojas. Kā jums klājas? Vai jums visiem izdodas atrast savu fantastisko atklāsmes, kas veidojās izšķiļoties, kāda tu patiesībā šogad vēlies būt šajā pavasarī, šajā fantastiskajā mirklī?
Vīriešu daba, manas kārtas, vīriešu daba, kuras ir iestrēgušas, jo kaut kā nevedās radošās, ka priekš kam man tad šīs te kārtas ir vajadzīgas. Sev apliecināt, ka es nepametu projektus pusceļā. Kam? Prieku, un es nespēju šobrīd izdomāt, kam man to vajag. Pienākums. Man uzrodās vārds pienākums, man tik ļoti viņš nepatīk, bet nu lai iet pienākums. Pienākums. Droši vien jau, ka jābūt kaut kādiem pienākumiem, nevar skraidīt kā tāda kaza apkārt pasauli. Tik interesants sajūtas. Kas vēl stāv aiz manām vēlmēm? Kas stāv aiz tavām vēlmēm? Jā, es, protams, izlieku šeit uz visiem pārējiem, apskatēju savu vēlmi, to slēpto daļu, bet tu pilnīgi droši, tas ir tikai un vienīgi tavs darbs, un tu vari būt pilnīgi atklāta un kaila priekš sevis, un kails priekš sevis, lai varētu paskatīties aiz tā, kāpēc es kaut ko gribu. Par mazbērniem. Jā, man bija vēlmēs, bija veseli mazbērni. Tā ir mīlestība. Šeit var rasties emocijas, šeit var rasties kādi interesanti projekti īstenībā. Un arī nopaļojam. Tātad apaļojam tikai to, kas ir iekšējā, tātad figūras iekšējā pusītē, iekšējā daļā. Vietas gan nav tik daudz, tāpēc, tāpēc figūras droši var būt viena otrā. Starp mieru un labsajūtu. Starp mieru un labsajūtu man izveidojās figūra, un šeit man bija vieglums. Vieglums, tas ir viegli uztvert citus cilvēkus, un tad priekš kam man to vajag, šo vieglumu? Vieglumu. Un vieglums man vajadzīgs ātrumam, ak Dievs, ātrums. Man gribas netērēt enerģiju. Jā, es te vēl pierakstīšu enerģiju. Enerģija. Tātad, jā, man to vieglumu vajag, lai es netērēju enerģiju lieki tur. Nu, piemēram, par kaut kādu problēmu domājot vai vēl kā savādāk. Un vienkārši ārkārtīgi interesants sajūtas. Šī te atvēršanās, ka tu vari apskatīties, kas tev patiesībā tur aiz tās ārpus tā tava burbuļa vai tavas zonas, tur bija pilnīgi kaut kas pilnīgi cits. Man gribās arī smalkākas līnijas vilkt un biezākas, un sevišķi ar tām plānajām līnijām tu vari vēl dziļāk, vēl tālāk ieiet tur tajā savā iekšējā pasaulē un pavērot, nu kas te ir vēl? Priekš kam man vajag veselai būt, ja? Te man ir veselība arī pie vēlmēm veselai. Nu, ko es tādu veselu darīšu? Nu, vienīgais tas netērēšu naudu kaut kādām, kaut kādām analīzēm vai vēl kaut kam man tā veselība. Un veselība man vajag, jā, reku man šeit ceļojums, bizness.
Un šeit veidojās figūra, kurai man vēl pašreiz nenāk tāds īsti nosaukums, es pāpaļošu. Veselību. Nu, kā man vajag veselību? Skaisti, skaistai, justies skaistai, būt skaistai, skaistums, lai iet skaistums. Skaistums arī dzīve ir skaistāka tad, kad tu jūties skaists, un tad, kad tu jūties vesels, un tā nav par to jādomā. Kad, jā, ka tu vari iet un nevis domāt, kā tu ej, bet tu vienkārši ej. Jā, tas ir, jā, tieši laikā. Es skatos, ka manā zīmējumā man ļoti veidojās zīmējums tāds koncentrēti uz centru. Jo arī tā ola te bija, ja, tātad jūs arī atceraties, ka šeit augšpusē arī ir vietas, un uz leju ir vietas. Ir svarīgi, kad šīs te līnijas, viņas vēl ved arī uz sazemējumu, ja, uz to pasauli, kas nāk no materiālās pasaules. Un es kā reize velkot šeit apakšā līnijas, man izveidojās. Man šeit bija mīlestība, man te es tur ar mazbērniem par mazmeitiņu runāju un tā. Un, jā, šeit man varētu būt nekustamais īpašums. Kāds ir? Pilnīgi tādi jauni vārdi priekš manis nāk, kurus es pat nekad nebūtu iedomājusies. Jā, forši. Paldies, Rita. Aiz jebkuras mūsu vēlmes ir kāds vai kombinācija no dažiem ziloņiem. Tie ir pavisam 5 - brīvība, mīlestība, attiecības ar sevi, attiecības ar Dievu, drošība. Es tam ļoti piekrītu un sevi atpazīstu. Jā. Jā, nu tā ir, kad pa lielam jau jebkura mūsu vēlme ved uz tām 5, ja kā tu saki, vajadzībām. Jā, jebkurā, un vēl jau ir ļoti svarīgs arī tas mirklis, kad tās mūsu vēlmes, lai ir noderīgas citiem. Taisnība. Noderīgas citiem un nes labumu citiem. Ja es gribu būt bagāta, vai es gribu būt, es nezinu, skaista, vai es gribu būt gudra, vai vēl kāda savādāk, tad kāda jēga būs arī citiem no manis? Un šeit man izveidojās uz šī fona, runājot par attiecībām ar Dievu un tādu vairāk tādu plašumu. Un man šeit arī ir šī te brīvības sajūta, brīvība kā tāda. Brīvību redzēt apkārt un brīvību piedzīvot sevī. Brīvība ir arī tad, kad es ļauju sev domāt tā, kā es domāju. Jo ļoti bieži man šodien arī bija tāda situācija, ka es par cilvēku domāju tā, kā es domāju. Un vispār nekad nebija iedziļinājusies, ka tur var būt, nu, es nebiju vienkārši par šo cilvēku neko domājusi, nekad, vienkārši tik daudz, cik es viņu pazīstu. Un man atnāk
viens vīrietis un sāk stāstīt par to, ka, jā, kā tu nezini, tas taču ir tā un šitā, un viņam ir tādas un tādas īpašības. Un es saku, nē, nu es nekad neesmu to pamanījusi. Uh, Un pilnīgi garām skrienot Facebookā, es izlasu no šī te cilvēka tādas tās frāzes. Un tagad man ir, jā, man ir savs, tagad, nevis savs viedoklis, bet tagad es esmu tam pievērsus uzmanību. Un labāk būtu, es domāju, tā kā es domāju. Un tas ir par šo te brīvību. Atļaut man domāt tā, kā es gribu, vai tā kā es domāju, ja, vai kā es varu domāt. Un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tur vēl bija tie orientiem un bītos, es jau. Nu, pat īsti vairs nav ko ātrumā atklāt. Jā. Un šeit nāk vārds, man ir ļoti daudz tur par idejām, par projektiem, ja tie atslēgas vārdi. Un es atkal mēģinu domāt, ko man tas vēl, priekš kam man to vēl vajag. Un man nāk vārds aicinājums. Aicinājums uz jaunu, aicinājums uz jauno sevī. Tātad pieņemt sevi šajā te jaunajā versijā. Jo, lai arī kā mēs te tur runājam vai nerunājam, tie aptumsumi, viņi ir bijuši visu mūžu, visu laiku ir aptumsumi. Tikai līdz ko šiem pievērš uzmanību, viņi vairāk arī piedalās. Ja? Tātad, kā jau mēs zinām, arī šamaniskajās praksēs un citās tādās, kad mēs nosaucam kaut ko vārdā, viņš tiek atklāts un viņu ir vieglāk neutralizēt. Vai atkal tieši pretēji, kamēr mēs viņu neesam nosaukuši vārdā, viņam nav vietas šeit, manā pasaulē. Kā es viņu nosaucu vārdā, tā viņam atrodas vieta. Un vai man obligāti vajag vietu visiem, kas staigā garām? Vai ne? Jā, man šeit vēl viena figūra augšpusē un pārliecība. Man veidojās pārliecība. Jā, es mācījos vienu psiholoģijas novirzienu kursus, un tur vienkārši visām manām praksēm, ko es daru pirtī, kur citi man sauc par pusķertu, bija zinātniskais izskaidrojums. Un netik daudz pašu metodes samācījos, kā ieguvu tieši šo te no zinātniskā viedokļa pamatojumus, ka visu, ko es daru, tas ir normāli, ka tas nav nekas tāds, nu, pilnīgi ne no kurienes paņemts. Rīta raksts spēcīgs vārds aicinājums un vēl jaunā es. Es šodien skatījos uz savu darba vietu un jauno paklāju savā jaunajā dzīvoklī un domāju, es vispār nepazīstu šo sievieti, kas te dzīvo, gribu viņu iepazīt vidē tādā interesantā. Jā, viņa gan jau arī. Interesanti. Jā. Cik skaisti. Iziet ārpus, tad tajā, tu jā, es esot tajā jaunajā dzīvoklī, tu jau arī, tu iegūsti vispār jaunu skatījumu uz pasauli, vai ne? Un
Man ļoti patīk, pēdējā laikā es esmu ievērojis, ka man ļoti patīk viesnīcās būt. Vienkārši viesnīcā, kurā tu esi uz kaut kādu maziņu mirklīti. Un tajā brīdī, kad tu esi uz maziņu mirklīti kaut kādā citā pasaulē, tu vari ieraudzīt sevi no malas. Nu tā, vismaz tas man tāds atklājums priekš sevis. Jā, aicinājums tā un pārliecība uz savu. Mhm. Jā, nu, manā gadījumā es sāku just, ka man ir pietiekami atklāsmes, bet var gadīties, ka viņas vēl atnāks krāsojot. Un tagad mums ir pēc visiem bāzes algoritmu punktiem mums būtu vērtīgi pārskatīt, vai visas figūras viena ar otru ir savienotas. Un ar līniju palīdzību viņas ir arī iekļautas fonā. Un tagad ir tas atdzīvināšanas process, kad mēs varam ļaut krāsām dvēselē atdzīvināt šo to, kas slēpjas aiz manām vēlmēm, aiz katra mūsu vēlmēm un radīt jaunu stāstu. Tātad daudz plašāku. Tad, kad mēs esam izgājuši ārpus savas šīs te komforta zonas vai savas aizsardzības zonas, tas jau nekur nepazūd. Tas nekur nepazudīs. Svarīgi ir ieraudzīt to visu plašāk. Kādās krāsās tev gribās izkrāsot šo jauno pavasari, jauno iznācienu ārpus savas šīs te čaumaliņas? Kādu kleitu vilksi mugurā? Kā kombinēs krāsas? Man kā skorpionam dzeltena krāsa ir dziedinošā krāsa, un man visu mūžu ir visādas problēmas. Es tik ļoti gribu nopirkt kaut ko dzeltenu, bet man nekad man tas vai nu nepiestāv, vai nu man pilnīgi mistiski kaut kas tur nav tas audums beigās tā kā vajag, vai vēl kaut kas man tās dzeltenās krāsas pazūd. Un es šodien apzināti uzvilku dzeltenu džemperi, tas bija vienīgais, kas man bija tāds dzeltens, lai izietu, lai tomēr dabūtu to, pēc kā es visu laiku tagad tiecos. Jā. Varbūt jums ir, kamēr mēs tagad pārējām uz krāsu un katrs esam savā iekšējā pasaulē radām tagad savu viskaistāko versiju šai te jaunajai sezonai. Man reku sirsniņa tik skaisti. Man tās vēlmes ar tām vēlmēm aicinājumā, tieši tajā jaunajā aicinājumā ir sirsniņa, lai viņa man iet kā mazā atslēdziņa. Cik skaisti. Un, jā, citām zīmēm skaitās tās krāsas. Es no galvas īsti neatceros. Man tad ir jāpaskatās. Tagad tu biji dvīnis, ja? Tad tev ir dzeltena krāsa. Tev, man liekas, bija. Vai tu esi dvīnis, Rita? Es tikai tā pēkšņi nezinu, kāpēc izdomāju. Jā, paldies Dievam, redzēju kaut kā automātiski pateicu, un pēc tam man liekas, ka tur bija zilie toņi, jo tā dzeltenā krāsa ir tava tā kā oriģināla krāsa, un zila bija dziedinošā. Bet es tev pateikšu kādreiz, ja? Apskatīšos. Atceros tik savējos.
Tas. Nu jā, Merkūram ir šie te gaiši zilais, dzeltenais tonis, bet kā dziedinošais, man liekas, bija tieši tas atdzesēt, nomierināt prātu, un tur bija zils. Nu tāds zils kā tāds tumši zilāks. Redz, ballīti. Tā kā mums pirtī, mēs taisam pirtī dzimšanas dienas pirts rituāls, un ir tādi īpašie datumi, kuros ir ļoti daudz dzimuši cilvēki. Protams, kad ap Jāņiem, saulgriežiem, vasaras saulgriežiem, protams, kad ir daudz stipri spēcīgi, enerģiski spēcīgi, gudri cilvēki ir dzimuši, jā, jo it sevišķi vasaras saulgriežos. Un ir dīvains tāds 16. jūlijs. Tad arī ļoti daudz ir vismaz mūsu pasaulē. Un Rita un Gita, un redzēt, jums ir pilnīgi balīti uz līdzenas vietas. Jā, varbūt kādam ir kādas interesantas atklāsmes, ar ko jūs vēlties padalīties, kamēr mēs krāsojam. Varbūt kāds var padalīties ar kādām sajūtām vai kaut kādām interesantiem atklājumiem. Nu, kā manā gadījumā, piemēram, kad man vajag uztaisīt remontu, lai būtu miers rastos, un tas man tik ļoti norezonēja, ka pilnīgi trīsas izveidojās augumā. Es pat vēl tagad, kad ap šo te figūru, un pilnīgi, tā, tāda ļoti liela gandarījuma sajūta. Iesnas kaut ko atsakās. Un atkal es ņēmu vispār dzeltenu krāsu, un šīs dzeltenās krāsas man gandrīz vispār nav zīmējumā. Es it kā to zīmolu paņemu, bet viņu neizmantoju. Jā, pievienojot krāsas, atcerēsimies arī par punktu 4.1, ja, kur ir figūras un fons. Tātad, lai mums ir fonā, lai mums uz visām pusēm mūsu apslēptās vai kas tad aiz mūsu vēlmēm slēpjas, būtu viss iefiksēts visos iespējamos virzienos. Jā, un tad krāsa, pievienojot krāsu, un pēkšņi atvērās pirtī durvis. Un tad mēs veidosim fiksāciju. Un fiksāciju jūs varat veidot vai kā tādu apli, kaut kādu konkrētu apli, vai jūs vēlties izveidot kādu figūru, jo man gribās tādu figūru veidojās neapzināti, jo man te tā sirsniņa, un es gribu to sirsniņu kaut kā iekļaut, bet viņa ir maziņa. Viņa redz, te ir tāda maza tā sirsniņa, un tāpēc man būs figūra, kas sastāvēs no kaut kādām. Jā. Tātad fiksācija
Un no pirts iznāca melns kaķis. Skaisti. Man mistika. Nu, jā. Tad man te būs, mana sirsniņa kļūst par asti kādam tādai būtnei, kaut kādai, kas iekļauj sevī brīvību, ceļojumus, paplašinājumu, aicinājumu uz savu jauno es. Tik skaisti. Jā, tātad veidojam figūru vai nu aplī, iekļaujot. Es ieteiktu neizmantot asās, tur asos trīsstūrus vai kvadrātus, jo mēs nu pat esam izšķīlušies, kur nu atkal likt sevi atpakaļ robežās, vai ne? Tas būtu tā kā nevisai forši. Un tad, un, protams, mums ir svarīgi ieapaļot. Mēs varam piezīmēt klāt kādu līniju, lai izveidotos, lai nu, ciešāk būtu, skaistāk varētu. Tā kā mieras iestājās, tā kā gribējās ļoti izelpot. Tieši pie fiksācijas. Jā, mana sirsnība kļūst par asti. Es, protams, varētu pagriezt no vienam otrādāk, varbūt man kaut kā savādāk tas viss izskatās. Jā, jūs, protams, varat izmantot arī citas krāsas marķierīti, lai jā, tā bija tā ola, pirms tam bija tā šaurā telpa, kurā man bija kaut kādas vēlmes. Un izrādās, skaties, cik īstenībā plaši, vai ne? Cik plaši var ieraudzīt to, kas slēpjas aiz vēlmēm. Nu, vismaz manā gadījumā man šobrīd bija tā, ka tās vēlmes man bija tādas egoistiskas. Egoistiskas tādas visādas egoistiski atslēgas vārdi. Tad tagad man liekas, ka šeit ir tāds plašāks. Es esmu vairāk noderīga varbūt arī citiem un jā, tāda, nu, piederība, būšana tāda. Jā, fiksācija priekš manis iedeva tādu diezgan tādu sajūtu, pacilātāku sajūtu. Jāiekrāso viņu īpašāk. Tādi īpaši procesi liekas iekšpusē notiekoši. Dominē zaļā krāsa, jūs varat piefiksēt, kāda jums krāsa dominē, un tad savilkt varbūt kādas paralēlas ar to, kādā krāsā izvēlaties apģērbus šai te jaunajai sezonai, vai kādas krāsas, nezinu, gultas veļa, vai kur tev vēl ir šīs te krāsa, tā gāma. Nu, man ļoti izteikti ir šī te zaļā krāsa dažādos toņos. Pat gribas tādu ļoti izteikti pazaļināt to manu fiksācijas figūru, lai viņa man tāda pēc iespējas zaļāka. Jā, šī te zaļā krāsa. Man gan nav neviena apģērba zaļa, jauna. Jā, būs kaut kas jāizdomā. Nē, man ir zābaki zaļi, jā.
Un pārmaiņas pēc jūs varbūt pat varat izdomāt fiksācijai nosaukumu. Jo manā gadījumā, piemēram, šeit ir šis te aicinājums, enerģija, miers, labsajūta, ceļojums, paplašinājums, brīvība, un visi kopā viņus tagad ieslēdz tādā skaistā atslēgas, varbūt jums izveidos kāds atslēgas vārds, tad jūs droši to varat sev piefiksēt. Un, protams, lauka līnija. Un lauka līnijas es aicinātu, tā kā, ja mēs saliktu atpakaļ šo te zīmējumu, tad šeit ir pagātne kaut kur, jā, un šeit ir nākotne, tad mēs viņus šie te lauka līniju ņemsim, ka viņi ir vienkārši no vienas pasaules iet cauri neatkarīgi, kā dieva stāsti, ja, kā dieva ceļi. Nu, dieviņ tavu vaļ no tavās rociņās, manas zelta atslēdziņas. Es esmu izšķīlusies un es atļauju dievišķai kārtībai pieslēdzos, ja, vai atļauju šeit ienākt, vai atļaujos parādīt gaismā. Tātad, redzi, dieviņ, es esmu gatava uz šīm te visām savām izdarībām, kuras, nu, es esmu šobrīd aktivizējuši šeit uz lapas, un mēs vēl esam tādā skaistā kompānijā. Jā, ja kāds gribēs skatīties, būs arī ieraksts, es ceru. Un ieraksts būs pie pasākuma apakšā. Kā var vēlreiz uzzīmēt lieldienās ar kādu kopā, kādu tā lielu skaistu pārsteigumu priekš sevis. Jā, mēs savienojam tātad lauka līnija, fiksācija. Redzi, 28 cilvēki un 28 no 3. Bet bija vēl 3 cilvēki turp šurp staigāja, tā kā to trīnieku mēs arī vēl varam pievilkt. Izcili, redzi, paralēlis ir. Skaisti. Nu, lūk, lauka līnija. Un tad, nu, protams, arī ir stilizācijas procesu. Es aicināšu, droši vien jums katram ir savs temps, kurā mēs zīmējam. Es zīmēju diezgan ātri un droši vien kāds varbūt kādam patīk lēnāk un izbaudīt. Es vēl aicinātu noteikti ar smalkajām līnijām iziet šos te zīmējuma, nu tātad padziļināti, ja, tātad ar to smalko marķierīti vēl padarīt daudz mazās līnijas, varbūt tur atklājās kāds fantastisks slēpta kāda ideja, jo pats svarīgākais jau, kā jau mēs zinām, neirografikā ir atklāt to, kas slēpjas apakšā vai ne dziļumā, šīs te atklāsmes un idejas jaunās, un tās ir tās svarīgākās. Priekš manis šajā zīmējumā šis te ceļojums, tas, kad man tur vajag visādas tādas lietas un tādas lietas, īstenībā es gribu vienkārši ceļot, un tas taču ir tik vienkārši. Vienkārši braukt ceļojumā, nevis strādāt, bet uzzināt kaut ko jaunu. Man ļoti patīk spēcīgās vietas, aizbraukt tur vienkārši pabūt, nevis strādāt. Tā ir priekš manis tāda ļoti grandioza atklāsme šai dienai. Nu, lūk, mēs, jā, un tad, jebkurā gadījumā mums jau vēl bija, ja, mēs varam aizvērt ciet savu oliņu, un šādi šeit būs tā aizsardzība. Ja, tā tad aizsardzība jau nekur nepazūd.
Jo aizsardzība mums ir vajadzīga, lai mēs justos droši tajā, ko mēs darām. Es parasti, kad eju savās pirts darbībā, darīšanās, pirts lietās, es vienmēr pārbaudu, vai mana tā ārējā pasaule, apaļš kā pūpols un vesels kā ola, ir viss kārtībā, un man apkārt tā olas čaumaliņa spīd, un tad, kad man viņa spīd, tad es varu darīt lielas lietas. Tāpat tās es ceru, ka arī jums izdodas un ir viss. Jā, Ieva, man arī prieks senais redzēta. Cik jauki, kad vismaz kādas jaunas idejas, vai ne? Jā, es pārgriezīšos ar seju. Atpakaļ ar seju, un varbūt kāds var padalīties kādās interesantās versijās, varbūt kaut kas labs. Visi vēl zīmē tā ļoti nopietni, ja? Jā, Ritiņas, tu kaut ko saki, man liekas. Jā, es arī jau pabeidzu. Aha, Varu parādīt. jā. Vau, Es tu vēl izvēlējos tumši. melno. Man Jā, liekas, ka tas ir tāds tā iziešana no tumsas, iziet Jā. gaismu. super. Jā, un tev ir ārkārtīgi skaistas tās lielās figūras, ja, tad tādi grandiozie plāni tev. Jā, nofiksēju uz prieku. Man tā bija pirmā no figūrām, un pie visiem Jā. pārējiem, lai gan viņi ir arī forši, bet tas prieks palika tāds. Un Mm. arī kaut kur zaļais un ar tādu putekļainās rozes toni kombinējoties. Tieši Putekļainā tā roze ir kombinācija kāds zaļais ar tādu putekļainā roze. Viņš ir tāds nevis jēli roze, bet tāds, nu tāds. Nagulakās īsāk Migla. sakot, putekļainā roze saucās. Manā valodā droši vien kaut kāds miglainais būs, jā. Nu, viņa tāda pieklusināta, ar vieglu pelēcīgumu, Jā. tāda, ne tāda koša, bet Jā. maigā rozā. Jā, forši. Nu, tad noteikti kaut kas jāievieš kaut kur kādā apģērbā vai. Man ir jaunais paklājs kā reiz zaļš, un uz viņa tā skaitā ir tipa neaizmirstulīts un tipa Jā. rozā kaut kādas tādas puķis, bet Jā. viss tādās krāsās, kas sajiet kopā labi. Redz, Es forši. uz viņu sēžu, man darba vieta ir tā iekārtot. Tā kā es uz zaļu paklāju jau dzīvoju ar rozā puķēm. Nu, redzi, tad tev ir mājās, nu, tā pļava mājās sanāk. Jā, mazā pļava. Jā. Un tev lieli lauki, nu, kā pilsētā. Nu, jā, Mini pļava. tā ir forši, jā, paldies tev. Jā, nu, varbūt vēl kādam, kas interesants. Visi tādi noslēpušies. Mm? Nu, labi. Jā, ja nav. Tā nerakstīja. Jā, nesaki, ka netiku gan līdzi, tāpēc skatīšos ierakstā un šķilšos savā tempā. Jā, protams, jo mums katram ir tas savs ātrums un pilnīgi absolūti nav ko satraukties, jo svarīgs jau ir tas sākt kopā. Jo man liekas, ka mēs vispār varētu vienkārši ierakstīt kaut ko un vienkārši paši savā nodabā, bet šī te kopā būšana tomēr viņa rada tāpatās kā tādos, nu, es nezinu, salgriežu rituālos vai kopā sanākšanas tādos mirkļos, viņš rada tādu lielāku spēku, lielāku jaudu. Tad, kad es zīmēju kopā ar kādu citu, tad man pašai ir tāds tā kā labāks tas
Nu, es nezinu, man tā vismaz liekas. Jā, Kristīna saka, lai top. Jā, tieši tā, lai mums visiem top šī te izšķilšanās, lai mums, lai mēs ieraugam to, ka ārpus tās mūsu šķaumaliņas ir daudz plašāka un foršāka pasaule. Nu, forši, nu, ja vairs neviens neko negrib teikt, Alīga, tu parādīji savu seju. Es gribēju pateikt paldies tev, lai biežāk saules aptumsumi, lai biežāk ir tādi koridori, lai biežāk tev uznāk šāda vēlme šķilties un dalīties un ziedēt. Jā, paldies Sarunā. tev, lai Jā. to. Lai top, jā. Lemdots raksta, nokrakšķēja mugurkauls vairāk kārtīgi šķilos. Paldies! Nu, super! Nu, varbūt, zini, kā mugurkaulā saliekās visi pareizā kārtībā un iztaisnosies muguru, un mēs tagad varēsim ar lielāku pārliecību virzīties, jā, tajās savās ikdienas gaitās. Un, jā, nu tad. Lai nekādi aptumsumi un nekādi retrogrādi mūs vairs nevar traucēt. Es domāju, uz šīs te foršās frāvu tās nots, tad mēs varētu arī atvadīties un, jā, nu tad jau tiekamies tur, kur mēs atkal tiksimies. Gan jau atkal kādas jaunas idejas un droši vien jau, kad mēs, jā, wow, kādas smukās sirsniņas, gan jau arī uz Nērgrafikas dzimšanas dienu kaut ko varēsim atkal pazīmēt, vai nē, Rita? Jā, es arī noteikti kādu meistarklasi, pilnīgi noteikti. Jā, tā kā, jā. Nu, tad foršu vakaru, jauku uz fantastisku pavasari, un tad jau tiekamies, tad, kad tiekamies, ja? Atā!